balso par Latviju pirmajā vietā, jo mēs esam par klimata politikas un zaļā kursa revīziju, jo tas tieši skar mūsu meža īpašniekus, tas tieši skar mūsu lauksaimniekus, tas tieši sadārdzinās katra Latvijas iedzīvotāja dzīvi. Eiropas Savienība jau tagad zaudē konkurences cīņā Ķīnai un Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs esam par līdzekļu pārdali no klimata politikas izmaiņām uz aizsardzību. Mums vajadzīga spēcīga pretgaisa aizsardzība, mums vajadzīgs tāds pats kupols kā Izrēlai. Mums jāmaina filozofija no ierakumu kara filozofijas uz modernu tehnoloģisku aizsardzības sistēmu ar droniem un pretraķešu sistēmām. Balso par Latviju pirmajā vietā, jo mūsu spēks ir komandā. Diemžēl labklājība, izaugsme un ekonomika lielai daļai politiķu ir tikai vārdi, tukša skaņa, jo viņi nezina, kā tos pārvērst par reālām rīcībām, par rezultātu. Nosauciet vismaz 3 reālas darbības, kuras iepriekšējie Latvijas pārstāvi Eiroparlamentā ir izdarījuši Latvijas labā. Ja nevarat tos nosaukt, tad acīm redzami ir pienācis laiks viņus sūtīt atpakaļ. Latvijai ir vajadzīgi tādi pārstāvi, kuriem Latvijas intereses ir pirmajā vietā. Balso par Latviju pirmajā vietā, jo mūsu komanda Eiropā iestāsies par to, lai tiktu atslepenoti Covid vakcīnu iepirkumi, kas tika uzspiesti Eiropas Savienības dalībvalstīm, tā skaitā par kuriem Latvija šobrīd maksā ap 50 miljoniem eiro gadā. Mēs iestāsimies par taisnības atjaunošanu pret tiem, kuri zaudēja darbu, tika izstumti no sabiedriskās dzīves un faktiski tika padarīti par otrās šķiras cilvēkiem, ja atteicās vakcinēties. Vakcīnu laiks un Covid laiks ir beidzies, bet taisnības noskaidrošanas laiks vēl ir priekšā, un mēs iestāsimies par taisnības noskaidrošanu jūsu visu vārdā. Balso par Latviju pirmajā vietā. Mēs nevaram palikt vienaldzīgi par to, kā tiek grautas Eiropas Savienības dibināšanas vērtības, kā tiek degradētas kristīgās vērtības un pamati, kas Eiropā gadu simteņiem ir bijušas nesatricināmi pamati. Tā ir ģimene, vīrietis un sieviete, kuri rada un audzina bērnus, kur vīrietis ir vīrietis un sieviete ir sieviete. Mūsdienu tendence Eiropā ir būt bezdzimuma būtnei. Tādējādi tiek iznīcināta ticība tam, ka tavs dzimums ir viens no 2 Dieva iedibinātajiem, bet ir kāds 3., 4., varbūt 100. Vai tiešām tās ir Eiropas vērtības? Vai tā ir Eiropas nākotne? Mēs, Latvija pirmajā vietā, mēs tam neticam. Tādēļ nepadosimies un ejam uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, lai uzvarētu. Un nepieļautu to, ka Eiropa pašiznīcinās. Balso par Latviju pirmajā vietā, jo mēs uzskatām, ka saliedētība un drošība ir stūrakmeņi Latvijai. Katrs no mums vēlas dzīvot vietā, kurā valda miera sajūta un cieņa pret ikvienu. Šie ir mūsu kopējie mērķi un vērtības, kas iedvesmo mūs kā sabiedrību. Šobrīd mēs esam saskārušies ar daudz izaicinājumiem, un mūsu reakcija uz tiem definēs mūsu nākotni. Lai sasniegtu drošību un saliedētību, mums ir visiem jāstrādā kopā. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir ne tikai iespēja izvēlēties pārstāvis, bet arī izpaust mūsu kopējo vēlmi pēc miera, drošības un solidaritātes. Katra balss ir svarīga, jo tas atspoguļo mūsu vēlmi veidot labāku nākotni visiem. Tāpēc es aicinu jūs pievienoties man un daudziem citiem, kuri šobrīd strādā pie tā, lai Eiropa kļūtu drošāka un vienotāka. Tikai kopā mēs varam izveidot vietu, kurā ik viens var justies droši.